Tagad parādīšu, kā mēs uztaisījām data logus Audi Q7, tas, kas uz jaudas stenda bija. Audi Q7, 4.2 motors. Forši uz jaudas stenda pie mums. Tikko sarakstījām pirmo steidžu, no Latgaļas atbrauca cilvēks, bet uztaisījām ranu pirmo sasniedzam viņam 305 zirgi un 717. Ir jābūt 340, 760. Uztaisījām data logus un arī redzējām to, ka viņam nedaudz raustas. Rails ok, turbina ok, viss kārtībā, bet problēma tā, ka viņam degvielā raustas. Padot tur 60, krīt atpakaļ uz 50, pēc tam 70 un atkal krīt lejā un pēc tam izlīdzinās. Bet reilā pašā ir ok, ar spiedieniem viss ok, bet tieši ar sprauslu darbības samazinājies kvantīti pie lielākās jaudas. Viņam ir hibrīda turbinas divas saliktas iekšā, ekoloģijas visas nav. Ekoloģijas nav iekšā, tad mēs klientam sakam, ko darīt. Brauc, remontētas mašīnas, saka, zini, es esmu no Latgaļas, es labāk uztaisīju man pilnvērtīgo pirmo steidžu, braukšu mājās, saremontēšu mašinu, saremontēšu un atbraukšu atpakaļ pie tavies, ja būs nepieciešams, otrā reize uzliksim uz jaudas stenda. Ieliku tagad pirmo steidžu, braucam, paskatīsimies, kāds būs rezultāts pēc mūsu programmēšanas. Nu, tas pats Audix 4.2 vai 8 motors. Tad uz oriģinālā faila bez ekoloģijas viņiem bija 305 zirgi un 717 griezes moments, bet bija ir jābūt 340 un 760. Tā kā minēja jau viņam ir problēmas tieši ar degvielas iesmidzināšanas padavē. Tagad atkal, kā minēja klients, paprasīja vienalga uztaisīt pirmvērtīgu pirmo steidžu. Šitais atgadināju ir turbīnās, hibrīda turbīnas saliktas iekšā. Nu, uztaisīsim arī tagad atkartoti data logus braucot, lai pārlieciet no tos, kad viss ir kārtībā ar failu un ar visam jaudām. Nu, vēl viņš brauks atpakaļ, kā minēju, no Latgaļas pēc remontā, lai novērstu tos raustīšanas vai sprauslas vai kas tur ir, saremontēs un brauks atpakaļ, būs turpinājums video. Pavilka riktīgi viņš. Apstādināja. Stop. Q7 Stage 1. Hybrid turbo. Tūlītā skatīsimies, kāds būs rezultāts. Pagaid netaisīt duris. Nekas iespaidīgs tādēļ, ka raustas mašinai redzat līknes, viņš cēl augšā krīt, atkal cēl augšā krīt. Tūlītās parādīšu arī uz data logiem, kad ir problēmas pašai mašinai. Šobrīd viņai griezes moments bija jābūt 900 kā minimum un vairāk zirgu spēku. Nu, šobrīd ir pielikti klāt 50 zirgi no oriģinālas, cik tur 55 zirgi klāt un 90 newtonu ir ok. Stage ir labs, jauda būs krietni labi jūtama, bet ir skaidrs, kad ir problēmas. Bez jaudas stenda to nebūtu iespējams noteikt un pateikt, kādas ir problēmas. Šobrīd ir zināms, kad ir problēmas dzinējā, cilvēks novērsīs tās problēmas un atbrauks atkartoti liks uz jaudas stenda čipot. Un kur tā problēma viņai bija? Piemēram, bez jaudas stenda grūti to būtu pat atrast. Īpašnieks pat nezināja, ka viņam tik jaudas daudz nav tai mašinai, salīdzinot braucot uz ceļa, viņam vai 8 motors, 4.2, 2 vadībās bloki, DC17. Un klients vispār nejūta, ka kaut kāds diskomforts būtu, jo viņam taisna trūba, uzliktas divas hibrid turbīnās un, nu, sačipot. Uzbraucam uz stenda, protams, tur ir slikti, uztaisījām data logus, bet lūdzu skatieties, šeit var izvēlēties ļoti daudz kas un kā, bet es izvēlējos galveno lietu, lai mēs redzētumiem dzinēja apgriezienus, vai ir nospiest gāzes pedāļus, vai neraustas, piemēram, 100% būtu nospiest uz kādā ātrumā mēs braucam uz 4 mēriem, un arī degvielas sistēmā. Tad redzat, problēma ir, vislielākā problēma mums ir, šitie ir degvielas padave, zaļa, piemēram, cel, krīt, cel, krīt, cel un krīt un aiziet tālāk. Tad šitais diapazons ir vislielākā jauda, lielākā grieze tai mašinai.
Tā kā mēs ļoti labi saprotam, kā vajag veikt data logus, diagnostikas un nodot to visu informāciju. Labi, ka īpašnieks atbrauca ar meisteri, kurš labi šitajā visā jomā saprot un bija viegli paskaidrot. Tātad parādīšu šobrīd vēl, piemēram, skatāmies. Mēs ejam augšā, mums ir degvielas šajā brīdī 66, gandrīz 77 mg injection quantity, tas ir kopīgais degvielas padaviņš. Ejam tālāk, jau pie 2177 viņš krīt leja 58, nokrita līdz 56, pēc tam jau no 2337 apgriezieniem sāka celties 66, 71, jau izskatās ok, vēl 71, pacēlā līdz 73, un pēc tam strauji atkal 61, pietur 62, atkal cel augšā 70, un tā paralēli aizgāja leja. Tad tā sanāk tā, ka viņam tas degvielas padaviņš, bet visi pārējie redzat, tur līknē pedāļus ir nospiest melnā krāsā, un vienmēr ir nospiest neraustas nekas, tad gazas pedāļus tas neietekmī, rail pressure, arī degvielas spiediens, kad tu celi augšā, tā viņš paralēli un kāpināja uz augšu, pieprasītais ar aktuālu, viss pilnībā sakrīt, tur nav nekādu problēmu, fuel. Tātad, problēmā vai nu sprauslas uzgalī vai vēl kaut kas, bet viņa brauks saremontēs un brauks atpakaļ atkārtot uz jauda stenda. Bet mēs īpašniekam piedāvājam, sakam, nu vot redzi, nav labi, ir problēma, nesasniegam pat normālu rezultātu uz oriģināla faila, nav pat rezultātu, bija jābūt 340 un 760, bet reāli bija 305 un 717, sakam, brauc remontēt. Viņš saka, nu, zini, esmu no Latgaļas tāli braukt, davai, taisam normālu pilnvērtīgu steidžu, un pēc tam atbrauksim vēlreiz, turpināsim, tad, kad saremontēs to motoru. Ok, paprasīja, izdarījām, dabojām 360, 55 zirgus klāt pielikām un 810 griezes moments. Tātad gandrīz 100 Newtonu arī pielikām klāt, bet ņemot vērā, tai mašinai bija jābūt krietni vairāk, tur kaut kā 900 un pāri griezes moments un pāri 400 zirgspēki, ņemot vērā viņam turbinas hibridas. Nu, tā kā tā viss izskatās. Un labu dienu jums! Čau!